Čau, mīļie! Dodamies pie pašas pēdējās 10. prāta kļūdas, un tā ir birku uzlikšana. Tas nozīmē, ka mēs tā vietā, lai koncentrētos uz to, ko cilvēks ir izdarījis, vai nu es, vai nu kāds cits, bet mēs šo vienu darbību, vienu situāciju, vienu izturēšanos uzliekam kā viņa īpašību, kā globālu iezīmi, ka viņš tāds ir, vai es tāds esmu. Es izgāzos testā, tātad es esmu kļūda, es esmu izgāšanās, es esmu neveiksminiece. Es nesaklāju gultu, tātad es esmu sliņķe. Bērns, piemēram, pieļauj kādu kļūdu vai piemēram slikta atzīme kādā kontroldarbā. Viņš ir slings vai viņam grūta galva. Un iedomājieties, ko šī birka izdara ar cilvēku. Viņa paņem situāciju, kur ir kāda problēma īstenībā, ko var risināt, un viņa padara to par iezīmi, to par kaut kādu globālu lietu, un viņu vairs nevar atrisināt. Tāpēc, ka es tāds vienkārši esmu, vai šis cilvēks tāds vienkārši ir, vai kolēģis, kas jums ļoti nepatīk, vai viņš izdarījis kādā reizē kaut ko jums, sliktu pāri vai tālāk. Viņš ir kretīns, jā, piemēram. Un viss, un tas kļūst tā kā, to mainīt nevar. Un atcerieties, tad, kad mēs nevaram mainīt, tad, kad mēs esam pieņēmuši kādu lēmumu un uzlikuši šo birku un mums ir pārliecība, mēs saredzēsim visur tos apstiprinājumus, ka tas tā ir, un dzēsīsim atkal tos, kas nesakrīt ar varbūt mūsu birku. Un atcerieties, šeit var redzēt arī, kā daudzas no šīm prāta kļūdām viņas tā kā pārklājās. Un dažādās situācijās varbūt jūs samulstat, kura prāta kļūda man šobrīd ir, vai man ir birkas, vai man, piemēram, melnbaltā domāšana, vai fokus uz negatīvo, vai selektīvā domāšana. Viņas var būt pārklāties un dažādās situācijās vairākas parādīties, ja? Tā ka neuztraucieties, ja dažreiz ir grūti nodalīt. Tas ir ok. Šī prāta kļūda arī var radīt lielu tādu bezspēcību, arī pat trauksmes sajūtu un pat depresīvu sajūtu. Jo tad, kad mēs padarām šo vienu konkrēto problēmu par mūsu iezīmi vai citu cilvēku iezīmi, piemēram, ja es pieļauju, sāku strādāt darbā, pieļauju kļūdu, tur, piemēram, Excel failā, ja kaut kas tur formula nesagāja un es nosūtīju nepareizi failu, ja. Ja mēs uztveram tā kā vienu konkrētu darbību, problēmu vai kļūdu, mēs varam to risināt. Bet ja mēs uzreiz nospiežam, ka es esmu muļķe, es esmu nekam nederīgs darbinieks, es neesmu laba šai darbā, tā ir problēma, ko mēs vairs nevaram atrisināt. To situāciju mēs nevaram, jo šī birka tā kā ir saistoša vienmēr. Ja? Un tad notiek arī pretējais. Ja mēs noņemam birku, ko mēs varam darīt? Piemēram, tā vietā mēs varam apzināties, es esmu uzlicis birku, piemēram, no viena notikuma vai no diviem notikumiem, uzreiz cilvēkam birku vai sev birku. Mēs varam to sākt skatīties nevis kā kaut kādu cilvēku iezīmi, bet kā situāciju. Atsevišķu situāciju pa situācijai, problēmu pa problēmai. Un tādi bieži vien situācijas, kas iepriekš likās sarežģītas, neatrisināmas, bezcerīgas, pēkšņi, mēs varam tam pieiet mēs varam šo problēmu risināt. Mums ir jārisina tikai šī situācija. Mums nav jārisina tas, ka tu esi kretīns, vai tas, ka es esmu slinka. Mums ir jāatrisina, kā es varu šai situācijā rīkoties nākamreiz labāk, vai atrisināt to problēmu, kas ir šeit, ja? Vai to kļūdu Excelītī. Ja? Tas ļoti, ļoti nomierina, tas atvieglo to visu, to katastrofālo domāšanu, ka viss ir slikti. Ja? Tālūk, esam tikuši līdz prāta detoksa beigām. Jūs esat apzinājušies un sevi izpratuši un jau atkāpušies no ļoti daudzām prāta kļūdām. Es ceru, ka tas jums noderēja un arī noderēs ikdienā turpmāk dzīvē, kad jūs pamanīsiet savus domāšanas paternus un arī emociju paternus. Atcerieties šo metaforu kā domas un arī šīs prāta kļūdas var būt kā nezāles, un mēs varam to vietā iestādīt jaunas citas sēkliņas, jaunas stādiņas, kas plauks un smaržos, un mēs jutīsimies labi. Mēs jutīsimies mierīgākas, mēs jutīsimies par sevi pārliecinātākas un mīlošākas. Mīlošāki, tie, kas vīrieši klausās. Jā, es ticu, ka jums noteikti izdosies.